Es jau tagad viņai izskaidroju, kamēr viņai ir 5 gadi. Viņa jau tagad saprot daudzas lietas. Jā. Tāpēc ap 16 gadiem man diez vai tas būs jādara. Nē, nav par vēlu. Vienkārši, ja tēva klausa, tad tēvam ir, jebkurā vecumā viņam ir svars viņa viedoklim bērnu dzīvē. Jā. Tā kā, sevišķi, ja tā ir meitai, ja nav bijis cits vīrietis, tad viņai noteikti tēvs vēl ir no svara, ja? Tad, jebkurā gadījumā, kad tu skaidro meitai, tu vienmēr jāparāda piemērs. Kur piemērs? Tas ir tava paša dzīve, tavas pašas attiecības ar sievu, ar meitas mammu, ja? Un visu pārējo, ja? Tā kā, un tad, kad tu 16 gadu vecumā, tas ir tas moments, kad tu stāsti jau, kad ir pēc pubertātes, ja? Kad jau dzimuma briedums ir iestājies, visticamāk, vai meitenei. Ja? Un viņai uztvere darbosies tikai vai nu caur savu pieredzi, vai nu caur to pieredzi, kad viņa redzēs, pieņemsim ģimenē, ka tas tā ir bijis. Jo tikai tavi pliki vārdi, viņa tos dzirdēs, centīsies respektēt un vispārējo, bet dzīvē var gadīties dažādi un sanāca tā, kā teica. Jā, ko darīt? Paslēpsim kādu laiku no tēta to visu pasākumu, un tad pēc tam jau mamma atradīs, kā tur izrulēt līdz tētam. Jā, tāpēc es saku, svarīgais moments ir par to, ka tev ir jābūt, kad tu stāsti jau nobriedušam cilvēkam, tu rāda piemēriem. Ja? Tāpat kā mēs te runājam, mēs runājam savas dzīves piemērs, tikai tad mēs viens otru uztveram un ticam viens otram. Noticam kaut kādā mērā, mēs noticam, tāpēc, ka mēs dalāmies ar savām dzīvēm. Ar savas dzīves reālām situācijām. Tieši tāpat padalies ar meitu, ar reālo dzīves situāciju un izskaidrot, kas ir tas svarīgais tavā skatījumā, kam ir jāatrod, kādām kvalitātēm ir jābūt tavā vīrietī, kuru tu izvēlēsies. Ja? Viņa meita. Bet vispār ideālā variantā tēvs būtu tas, kas izvēlas meitai vīru un dēlam sievu. Es tā vismaz iztēlējos. Ideālā variantā, bet šodien sabiedrībā, ej un pastāsti, meitiņi, es tev viņu atradīšu čāli, ar ko jābūt kopā. Pirmkārt, tu neatradīsi, šodien sabiedrībā būs grūti atrast adekvātu. Jā, un tad, lai tu varētu, daudz maz cerēt un uzticēties, ka meita tomēr izdarīs apzinātu un apdomīgu izvēli savās dzīves formēšanai tālāk. Svatavstvo krievu valodā, ja, bija, kad tur brauca, bija savedēji, ja, kas tur pirms vispār savešanas kopā tur ar dzimtas grāmatu izpētēm nodarbojās, lai saprastu, vai šitās dzimtas sapasēs vai nesapasēs. Pirmkārtām pārbaudot, cik tur paaudzēs nav bijuši radinieki savā starpā, vēl kaut ko, šodien jau tur neviens neskatās. Gadās, ka kāds brālēns un māsīts var apprecēties arī netikšana. Jā, tā kā visādas lietas mēdz notikt dzīvē. Tāpēc, tā ir arī vesela joma, kur nodarboties ar dzīves biedru piemeklēšanu. Jā. Es jau par to pat nerunāju. Nav jau jēgas mūsdienu sabiedrībā, tāpēc, ka nav konkrēti no kā izvēlēties un nav gribētāji tādā veidā meklēt savu dzīves biedru šobrīd. Ideālā variantā, jā, tāpēc saka, ir kopas tiesības, ja mēs formējam un tur veidojas ģimenes, kuras saprot šo te visu lietu nozīmīgumu un jēgu un svarīgumu dzīvē, ja mēs gribam. Jo par ko dod tas, ka tu izvēlies vienu un uz visu mūžu, ja? Tas dod to, ka tev ir kā minimums viņiem savā starpā nebūs tik daudz domstarpību, konfliktu un problēmu, kas jārisina. Un mazāk riski uz, laulību šķiršanu un nelaimīgu ģimeni un nelaimīgām attiecībām, nelaimīgiem bērniem un vispārēji. Jā, tā kā tas viss tikai par to grozās, ap tām lietām. Un lai mēs līdz turien aizaug, mums pirmkārt vēl sevi ir jāaudzina līdz tam līmenim, lai mēs tā spētu uztvert šo te pasauli. Un tad, kad mēs sevi būsim izaudzinājuši, tikai tad mēs varēsim audzināt un mācīt dzīvot arī savus pēcnācējus. Vēlams paralēli. Gan mums tagad, gan arī viņiem paralēli iet tam visam procesam cauri, redzot, kā vecāki tam iet cauri, vai mācās iet vai vēl kaut kā. Tā kā tā tas viss ir. Tāpēc, jā, labāk ir ātrāk sākt runāt. Kā runāt? Es ar meitu braucam, runājam mašīnā, citreiz stāstu visu kaut ko. Viņa man uzdod jautājumus, es viņai pastāstu. Cik viņai gadu? 5, 6 tuliņos mums. Jā, tā kā man tur runājam kādreiz, tur par
nezinu, par attiecību, kas tur ir vīri, bet es arī gribu vīru sev kādu, saku, vai kādu vīru tu gribi, tā kā tu tēti, jā, apmēram tādā. Saku, nu, tā kā es tāds nebūs noteikti, bet tu vari kaut ko savādāk pamēģināt. Nē, bet tad es negribu, tādā garā. Un tad es stāstu, jāsāk stāstīt, tad ir vajadzīgs vīrs, jo tad tev būs tur bērniņi, tad tev būs tās, un lai tev būtu bērniņi, tad vīram ir jābūt tādam, kurš arī gribēs, lai tur ir ģimene un vispārējais. Nu, tad tur sāc pakāpenis tam attiecīgajam apziņas līmenim, tu sāc stāstīt pareizas lietas, nemelojot, nepārspīlējot, bet sniedzot kaut kādu informāciju, tādu, nu, ko tu saproti uz šo brīdi, ja? Un tad tu lietas lēnāk, pēc tam viņi jau paaugsies, viņai būs dziļāki jautājumi par tām pašām attiecībām. Vēl paaugsies pēc gadi, tas viss dabīgi notiksies, ja? Ja bērns uzticās vecākiem, tad viņš dabīgi vai zina, ka var atnākt, pajautāt. Man ir jautājums, jā, bieži vien jautājumi, protams, kaut kādi tur neinteresanti liekas, muļķības, bet citreiz vajag vienkārši arī uz viņiem atbildēt, jo tas bērns, ja tu saņems regulāri, kā es saku, noraidījumu savam jautājumu, viņš pārstās tev uzdot jautājumus, un tad viņš aizies uzdot tos jautājumus, kādam citam. Un ko tas cits viņam iemācīs vai izskaidros, tas jau vairs nav zināms nevienam. Sevišķi, ja bērns skolā, ja? Vai skolā, tur pilns ar draugiem, kas māk visu izstāstīt, un draudzeniem, jā, un tā tālāk, kas izstāstīs visu, ko kurš domā par attiecībām, par dzimumu attiecībām, visu pārējo, jā, nu, saprot, ko viņš būs iemācījies. Ejot, nezinu, 5., 6., 7., kurā tur vēl klasē. Tagad jau vispār, man liekas, tur māca, cik es saprotu, visu tās dzimumu mācības vai kāds, es nezinu, kas.